Vajag tad man saukt, jā? Laikam. Es nespēšu. Labi. Labdien, klausītāji! Šodien mēs esam Ogres jauniešu mājas podcastu studijā Jaunie On. Ar jums kopā esmu es, Artūrs, Renārs un Ķeguma jauniešu domas vadītāja Tīna. Tā kā... Sveicināti! Ručīšu mājā. Arī sauktajā. Jā, tas ir mūsu tāds neoficiālais nosaukums. Bet jā, tas, ka tātad šo sarunu mērķis mums ir vairāk iepazīt Ogres novada jauniešu domas filiāles, viņu vadītājas. Jā, interesants fakts. Pilnīgi visās filiālēs vadītājs ir meitenes. Izņemot jauniešu domas vadītājs, kurš esmu vienīgais, jā, čalis tā, kad jā. Tā. Un tad pirmais mūsu viesis ir no Ķeguma. Ķegumā jauniešu domas vadītājs. Jā, filiāls vadītājs. No filiāls, jā. Iepazīstin sevi. Mani sauc Tīna Kurpniece. Es jau 2. gadu esmu Ķeguma filiāls vadītāja. Šobrīd studēju 1. kursā. Kur studē? Stradiņos. Par medicīnu. Jā, vienkārši medicīnu. No. Jā, pagaidām ir tikai medicīna. Skaidrs. No. Nu, ko, laikam mēs varam sākt pie ķerties varbūt tās lietas. Vai arī var parunāt par šodien? Nezinu. Oh. Nē, mēs varam arī par šodien parunāt. Tā bišķiņ. Jāuzliek laiks. Jā. Tad, labi, jautājums. Kā jums katram gāja? Kur? Kad? Šodien. Vispār, ko darījāt? Labi, es sākšu. Es piecēlos 6. Tad man bija ļoti dīvains sapnis, un tad es sēdēju gultā 4 stundas. Tad es sapratu, ka kaut kas jādara, un es rakstīju vēsturē eseju par Pirmo pasaules kara sākumu. Wow. Un tagad esmu šeit. Nice. Ļoti superīgi. Jā. Artūr. Jā, es pamodos. Es nogulēju 2 modinātājus. Pamodos ar 3. Ātri sataisījos, aizskrēju uz staciju uz vilcienu, uz Rīgu uz autoskolu. Jā, sanāk 4 stundas autoskolā. Oi. Un atbraucu šajien uz Ogri. Un tā aptuveni man pagaida līdz šī brīdim diena. Arī produktīvi. It kā, nē, nu, jā. Mums visiem. Kādreiz centīgi. Es piecēlos 2 stundas vēlāk nekā vajadzēja. Paēdu brokastis, un tad jau vajadzēja braukt uz šejieni. Cik ostas plānoja piecelties? 12. Normāla studenta dzīve. Nu. Ne, jā. Nevarētu teikt, ka mans vēlās celšanās cēlonis bija vakardienas produktivitāte. Izklausās, ka mēs jau gatavojamies vasarai. Tā kā iet uz beigām visu. Jā. Tā. Tad sākam. Ķeramies pie lietas. Tā, mums te maziņš plāniņš, kā mēs tur runāsim bišķiņ. Un sākumā mums ir ātrā intervija, kur mēs ļoti ātri jautāsim jautājumus, un tev jāatbild, salīdzinoši ātri. Okay. Cik vien ātri var. Tā. Varbūt daram tā, es 2 jautājumus, un tad tu 2 jautājumus. Aiziet. Labi. Tā. Kaķis vai suns? Kaķis. Vista vai ola? Vista. Kas ir pirmais tagad? Vista vai ola? Man vispār ir teorija par šito. Es saku, ka ola bija pirmā. Tāpēc, ka ir evolūcijas ceļā, viss kaut kāda dzīvnieka attīstījās, un tad pirms vistas bija cits dzīvnieks, kurš dēja olas. Tad vajadzētu būt, ka ir nevis vista, bet ola pirmā. Es vienkārši automātiski pateicu vistas, nezinu, kāpēc. Okay. Labākā pilsēta Ogres novadā? Ķegums. Iedomājies, ka tev priekšā ir robots, un viņš tev jautātu, kas ir dzīvot, ko tu atbildētu? Ēst? Okay. Tā.
Pavasaris, vasara, rudens vai ziema? Oi, es nevaru ātri šo atbildēt. Vasara vai ziema? Vasara vai ziema? Ak, Dievs. Labi, vasara. Labākais novads Latvijā. Es teiktu, Ķeguma novads, bet nav vairs. Ogres novads. Ok, saule vai mēnesis? Mēnesis. Kāpēc saule? Es teicu mēnesis. Nu labi, kāpēc mēnesis? Es nezinu, viņš ir ļoti smuks. Okay. Viņi neredzētu, ja nebūtu saules. Nu, arī. Tas jau nekas. Labi, cik diži stāstniece tu esi? Tas bija saistībā ar... Nē. Labi, šitais jautājums nav svarīgs. Vai tu pazīsti šo mākslas darbu? Nē. Nē? Diemžēl nē. Tīna Kurpnieks, urdā klases studenti. Nopietni? No Parādi. Jauniešu domas vidusskolas. Esmu ļoti daudz dzīvē darījusi ar mākslas sakarā, tāpēc šausmas. Ļoti skaisti malac. Ļoti krāsains zīmējums ar kokiem, un kaut kas ar pa vidu ir. Kaķi divi sēž, jā. Kaķi saulrietā pie jūras. Labi. Tu parādi to. Nē, jā, es iedošu zīmējumu, tu pajaut. Tā, respektīvi, vai Renārs palīdzēja tev veidot šo karogu? Ne šis Renārs. Ne šīs Renārs. Es jūtu, ka man nopratina. Vai tu atpazīsti šo darbu? Šo darbu es atpazīstu, jā. Tev to bija jāveido kopā ar vienu citu cilvēku, Renāru. Ne? Nav ne jausmas. Es neatceros, ka es būtu sadarbojusies ar kādu. Nu jā, es atradu internetā, ka tu uzzīmēji, ka tu kopā ar Renāru man šķiet taisīji kaut kādu darbu par Rainu Natspaziju. Un tad man šķiet, ka jūs abi taisījuši to zīmējumu. Un tad man šķiet, ka tu tikai uztaisīji to zīmējumu. Un tad, jā. Es domāju, ka es tikai uztaisīju, bet kas ir Renārs, man nav nejausmas. Labi. Jā, kāpēc tu pievienojies Jauniešu domai? Kāpēc es pievienojos? Mums bija, es biju skolāna pašpārvaldē savā skolā, un mums bija atsūtīts uzsaukums, un es pat to brīdi laikam netaisījos pievienoties, bet tad daudz cilvēku no manas skolas pievienojās, man bija tāds, nu labi, pamēģināšu. Ok, un kāpēc tu kļuvi par vadītāju? Tāpēc, ka es kaut kādā brīdī sāku uzņemties daudzus uzdevumus, kas bija vadītāju uzdevumi. Un tad es vienkārši domāju, kāpēc es vienkārši nepieteikties par vadītāju tādā situācijā. Līderi. Sure. Nē, nu, tā ir. Jā, es atceros to laiku, kad Tīna kļuva par vadītāju. Es vienkārši, es mūsu tobrīdēju vadītāja gan izvēl kā labā roka neoficiāli bija, man liekas. Man liekas, ka tu biji pat oficiāli. Es neatceros. Es ļoti maz atceros. Bet, nu jā. Bet jā. Nu jā. Tas ir viss īso jautājumu sadaļai. Nu, retorisko jautājumu. Un, labi, jā, bet ar šo viss nebeidzas. Tā ir pirmā daļa. Tagad ir kartīšu spēle. Jā. Nu tad kartīts jādod. Jā, Renāri izskaidro tikmēr noteikums. Tu izskaidro. Ko es varu izskaidrot? Nē, nu labi izskaidrošu. Respektīvi, būs kartītes par 4 tēmām. Nu, būs uz katras kartītes ir viens vārds par 4 tēmām. Nu, un vienkārši būs jāapņem. Jā, izvēl 3 kartītes. Nē, 4 man šeit varētu. No katras. Nu, labi, lai ir 4. Nu. Un, respektīvi, tad šīs tēmas ir pirmkārt gada laiki, laikapstākļi, kāda sakatība, īpašības vārdi un ēdieni. Labi. Nu, tad, tad tam vajadzētu, tam vajadzētu raisināt. Jā, kaut kāda interesanta saruna. Jā, kaut kādas asociācijas, kas tev rodas ar šiem vārdiem. Tagad man ir jāizvelk viena kartīte no katras kaudzes? Nu, aptuveni, jā, tā doma ir. Tad izvilksi, un tad, kas pirmais ienāks prātā, par to runās. Ok, un man jāvelk visas reizē vai tikai pa vienai? Nu, it kā visas reizē, nu, tu nepņems visas reizē, bet pa vienai. Šis rakstīts saulains. Tas nav baigi interesanti.
Nu, var ņemt nākamo. Ziema. Ko es varu pastāstīt par ziemu? Ko es varu pastāstīt par ziemu? Tad nākamo. Jā, labi. Augsts. Dude. Pagaid šitā. Šitā? Šo tie tu paņem tā. Šausmas. Kartupeļi. Labi. Un tagad jābūt kaut kam. Jā, man ir ļoti... Man īstenībā ir ko pastāstīt par kartupeļiem. Wow. Pirmkārt, interesants fakts par mani. Tad, kad es gāju bērnu dārzā, es neēdu kartupeļus. Jā, tā kā, man bija vienīgie izņēmumi bija rosols un zupas. Tur es ēdu kartupeļus, jo tur viņi vienkārši automātiski bija iekšā. Bet tā kā atsevišķi es vienkārši atteicos ēst kartupeļus, kas ir ļoti jocīgi, jo tas tāds easy ēdiens bērniem. Jau no bērnības vai? Nē, tagad es ēdu kartupeļus. Nē, vai no bērnības? Tad arī. I guess, jā. Es nezinu, kurā brīdī tas sākās. Es zinu, ka tas beidzās, kad man mamma vienkārši piedāvāja vārīt kartupeli ar sviestu. Man bija tāds, jā, tagad man garšos. Bet vispār interesants fakts par kartupeļiem, ka man liekas vienmēr interesanti, ka latvieši ir tāda kartupeļu tauta. Es domāju, mums kā tautai ļoti garšo kartupeļu, bet viņi nenāk nemaz no Latvijas. Kas tur bija, ka viņi kaut kādā 17. gadsimtā bija ievesti no Amerikas puses. No Amerikas? Respektīvi, vai no kaut kurienes. Savu laiku. Vēsturnieks. Jā, tiešām. Vispār tas nav garlaicīgs stāsts. Tas ir, respektīvi, savu laiku Kurzemēs un Zemgales hercogustē bija divas kolonijas. Citajā Latvija ir mazākā valsts, kurai bijušas kolonijas kādu reizi. Tās bija divas. Viena bija Āfrikā pie Gambijas, un otra bija Dienvidamerikā Tobago sala. No turienes arī šie kartupeļi ievesti. Un pašā sākumā, kad esot iestādīti šie kartupeļi, cilvēki esot sākuši domāt, ka dēdam ir tie zaļie bumbuļi. No. Un tajā brīdī, kad uzzināja, ka viņi ir indīgi, šis hercogs esot licis nodedzināt šo kartupeļu lauku pie viņa ēkas, un tikai tajā brīdī viņi sapratuši, ka patiesībā ēdamais ir tas, kas ir zemē, šis naktenis, laikam tā viņi sauc. Jā. Kāda zaļās? Sakneņi? Sakneņi, jā. Nē, kas ir? Es nezinu, es neatceros. Bumbuļi varētu būt, jā. Man bioloģiski skolotāji šo klausīsies. Bumbuļus, jā, man arī. Nezinu. Nē, bet jā. Bet jā, tie zaļie bumbuļi, kas parasti ir kartupeļiem augos tieši, nevis tā kā apakšā, bet viņi tā kā, jā, viņi ir indīgi. Ja tu ieraugi kādu zaļu bumbuļu kartupeļu lakstālpāk, viņi neēd. Es nebiju redzējis pats man šeit. Nē, es vispār par šo sēdēju vienreiz un domāju, ka kartupeļiem ir, man liekas, gandrīz visas auga daļas, izņemot to, ko mēs ēdam, indīgas. Un es domāju, cik daudz cilvēkiem vajadzēja nomirt, lai viņi izdomātu, pirmkārt, lai viņi turpinātu testēt to nabaga kartupeli, un lai viņi izdomātu, ka šitā daļa ir ēdama. Nē, kartupeļi, labi, pie mums mēs viņus audzējam, bet, piemēram, Dienvidamerikā viņi aug tāpat kā nezāli mums, es nezinu. Wow. Bet neskatoties to, mēs esam vieni no lielākajiem pasaulē kartupeļu ēdājiem. Super. Tas ir... Par to var priecāties, par to var būt lepni. Jā, tas ir sasniegums. Vismaz kaut kur mēs esam pirmajā vietā. Tas atgādāja par hokeju vakardienas. Jā, tas bija. Visu cieņu mūsu puišiem, bet... Es vairs neskatos, man ir bail. Es tikai no frizēras dzirdēju, ka nebija labi. 7-2 zaudējums, nekas patīkams nav, bet, labāk nekā ar... Vācija. Vācija 8-1, bet, pozitīvā ziņa vēl nekas nav zaudēts. Mums ir jāuzvar pamatlaikā Slovāki, papildlaikā amerikāņi, un mēs esam 4. finālā. Tālāk jau, bet, redzēsim, kā būs. Jā, labi, tad es iesākšu nākamo sadaļu. Jā, šie būs tādi nopietnāki jautājumi. Respektīvi, pirmais jautājums sadalīsies tā kā 3 daļās. Kā ir būt ķeguma jaunietei? Pirmkārt, kāda ir ikdienišķā pieredze ārpus, piemēram, jauniešu domas? Tas ārpus jauniešu domas, kā ir būt ķeguma jaunietei?
Jā, ļoti interesanti. Es šobrīd vairs nedzīvoju Ķegumā, es vairāk pa Ogri šobrīd dzīvoju. Pagaidām mazliet pabīdu mikrofonu attālāk. Jā. Sorry. Viss kārtībā. Bet tagad es mācījos Ķegumā, tad es teiktu, ka interesanti, bet tādā veidā, ka mēs paši sevi izklaides taisījām. Jo Ķegumā īsti nav kafejnīca, vai tagad ir? Nē, tagad ir viena kafejnīca atvērusies. Kādu brīdi bija tā, ka vērās vaļā un visu laiku aizvērās, jo viņš vienkārši bankrotēja. Un tā savādāk nav konkrētu vietu, kur Ķegumā izklaidēties, tāpēc mums pašiem ir jāmeklē, ko darīt. Tā kā jā, es nezinu, kā to noraksturot ar vienu vārdu. Nu, nē, manuprāt, ļoti labi tu pastāstīji, jo es zinu, ka es kā oriģināli no Lielvārdas jaunietis, labi, es esmu pārāk daudz neiziešu, lai jā. Bet jā, Lielvārda teorētiski viņi skaitās lielāki par Ķegumu, bet patiesībā tās problēmas pat līdz šim gadam bija aptuveni tādas pašas kā Ķegumā. Nebija tādas vietas, kur jauniešiem tusēt tādā ziņā. Kafejnīcas it kā Lielvārdē ir, bet tās nav tādas, kur jaunieši varētu iet. It kā bija viena kafejnīca, kur diemžēl ir aizvērās, bet jā, paldies Dievam, šobrīd ir Lielvārdē tā problēma nedaudz atrisinājusies, bet labi, tas viņu paliek viņš intrigē. Un labi, kā ir būt Ķeguma jaunietē jauniešu domē? Es negribu tā teikt, bet vientuļi nedaudz. Dažreiz tā, ka it īpaši šogad, tāpēc, ka mums šogad ir mazāk aktīvo dalībnieku. Tāpēc es tā saku. Cik jums ir? Man ir grūti paskaidrot. Es skaitīju grupā, mēs esam, ja neskaita mūsu jaunatnes vadītāji, mēs esam 9, bet cilvēki, kas aktīvi kādos pasākumos piedalās vairāk kā 5 labākajā gadījumā. Jā, un kā ir būt Ķeguma jauniešu domas vadītāji? Pagaidām normāli. Mums vienmēr arī, gan šobrīd jaunatnes darbinieci, gan iepriekšējā viņas ļoti izpalīdzēja, tāpēc nav tā, ka tas būtu baigi grūtais darbs. Jā. Man ko teikt. Es domāju, ka kaut kas iznāks prātā, bet neatnāca. Labi. Tālāk. Iepazīšanās it kā ir beigusies. Tā es te uzrakstīju savā lapā. Wow. Labi. Un tagad vēl nopietnāk. Par pagastu. Tā. Labi. Te kaut kādu interesantu faktu atradu. Internetā ir ļoti grūti atrast informāciju par Ķeguma pilsētās. Par Ķeguma pilsētas svētkiem. Un kāpēc tā ir? Kā tev šķiet? Tas ir labs jautājums. Es pieņemu, tāpēc, ka mums nav pietiekami daudz cilvēku, kuri oficiāli no Ķeguma pārvaldes internetā liek šo informāciju. Bet jauniešu vidū tas ir ļoti izplatīts pasākums. Visi zina, kad, ne visi zina, kad tas būs, bet visi uz viņu vienmēr iet un izklaidējas. No Ķeguma, jā? Jā. Jā, tas ir vairāk tāds, laikam, caur cilvēkiem zināms pasākums šobrīd. Jā, jo es, piemēram, internetā atradu tikai vienu video no Ogres novada par pasākumu. Es neatceros, tas bija laikam 2023. gada. Un tad jūs Instagram profilā arī. Jā, mēs laikam baigi neesam vēl norīkojuši cilvēkus, kuri kā lai dokumentē to pasākumu publicē. Proklamē. Jā. Tā kaut kā tas bija tas. Un Ķeguma pilsēta ir vienīgā bez telpām priekš jauniešiem. Jā. Kā tas tā? Es īsti nezinu. Mums vienkārši nav tik daudz ēku, es teiktu. Jā, tā ir problēma, kas arī bija Lielvārdai. Lielvārdai šobrīd šī problēma ir atrisinājusies, un šobrīd arī ar jaunatnes darbiniecēm tiek mēģināts risināt dažādi domājot, bet faktiski tāda problēma, ka Ķegumā pašvaldībai nav īpašuma.
brīvu, kur varētu jaunieši satikties vai jebkurā brīdī brīvajā laikā ienākt, vienkārši pačelot. Tā lielākā problēma, ka vienkārši nav tāda brīva telpa. Vienkārši nav. Nav. Šobrīd tiek risināts, varbūt kaut kādā brīdī kaut kas atbrīvosies, bet tad jau redzēsim. Nē, čābīgi. Jā. Bet nav arī tik slikti. Es saprotu, ka ir ļoti daudz pagasti vai ciematu. Es nezinu, kā viņus saukt, kas ir uz ziemeļpusi Ogres novadā, kur ir vēl čābīgāk. Noteikti, jā. Mums ir dienas centrs vismaz. Tas arī savā ziņā, cik es esmu dzirdējis no vietējiem ķegumiešiem, tad tas laikam ir šobrīd tāds jaunieši. Cik ne jaunieši, bet tāds... tā kā oficiāli, jā. Kāds dienas centrs? Es laikam tad man stāstīju par to, bet aizmirsu. Ir ķegumā dienas centrs, kur... labi, tur it kā sniedz sociālos pakalpojumus, bet te pašā laikā tur var tur kaut kādas spēļu istabas, tur kaut kādas, tur ir virtuve, gan es zinu, kur var uztaisīt tēju. Es zinu, ka bija arī pizzu cepšanas vakars. Jā. Respektīvi, Halloween vakars ar Lielvārdas filiāli, un tad mēs tur cepām pizzas, un tur, tur... Tad jau it kā ir, bet tās nav jauniešu domas telpas. Tas ir dienas centram, un šā vai tā, tu esi atkarīgs no tā, vai dienas centram tajā brīdī brīvs laiks. Jā. Piemēram, ja tu gribi uzrīkot kādu pasākumu. Labi. Tad jau labi, tad ir ok. Labi, es iedošu tev tālāk. Es nezinu, kā nākamos pateikt. Vai ko es varu uzrakstīt? Tad... tur ir... Jauniešu skaits, ķegumi jauniešu domā. Tik kā jau mēs parunājām mēs parunājām par to. Jā. Bet kā šo varētu atrisināt? Jā, kā varētu? Pēc tavām domām. Kas ir vajadzīgs? Es pat nezinu. Es zinu, ka tobrīd, kad mums bija vairāk cilvēku, vēl pastāvēja ķeguma vidusskola. Vēl joprojām tā oficiāli ķeguma vidusskola, bet tagad vairs viņu to vidusskolas daļu slēgs ciet un būs tikai pamatskola. Es domāju, ka jaunieši aktīvāki sāk palikt tieši ap 9. klasi. Lielākoties vismaz mūsu pilsētā tā bija. Un tad pēc 9. klases viņi aiziet mācīties uz citām skolām, un tad vidusskolas posmā nav īsti šobrīd cilvēki, kur... šobrīd ir cilvēki, bet... drīz vairs nebūs tā vidusskolas posma. Jā, vidusskola, diemžēl, ķegumā ar šī gada 1. septembrī nemaldos kļūst par pamatskolu. Jā. Diemžēl, bet tā situācija ir. Tad tāds jautājums, kas notiek otrpus Daugavai? Jā. Wow! Kas nenotiek otrpus Daugavai? Es varu teikt, ka ļoti daudz laivošanas. Es vienkārši arī, tur mums jau nav pie Daugavas tādas pilsētas, ķegums jau šajā pusē Daugavai. Tāpēc otrā pusē tiem, kuriem ir ūdens transporta līdzekļi, tie parasti labākos laikapstākļos ir virs ūdens. Arī cilvēki brauc uz Birzgali dažreiz. Kur? Birzgali? Birzgali tas ir... Birzgali ir otrā pusē Daugavai, bet viņi nav pie Daugavas. Jā, viņi ir tā kā dostāki. Bet kas Birzgalē tāds? Jā. Es īstenībā nezinu, kāpēc es to pateicu. Es tur neesmu bijusi. Bet tur, es atceros, tur vienu gadu, nevienu gadu, tur katru gadu ir kaut kādi tirdziņi vai lauku pasākumi, piemēram. Mēs uz to pusi bieži braucām kaut kādas olas pirkt, vistu, kaut ko tādu. Tur mūzikas skola ir, kurus pabeidzu. Jā. Tad tu braukāji no Ķegama uz Birzgali? Es dzīvoju mežā, tā kā starp Ķegamu un Birzgali tieši. Tāpēc... Tas dzīvo otrs Daugavai? Jā. Jā, wow. Tāpēc arī es zinu, jā. Ķegums ir, viņš oficiāli skaitās, ka viņš ir arī otrpus Daugavai, bet faktiski no otrpus Daugavai skaitās tikai tā Hes daļa.
pie Hesa šobrīd. Tur notiek Hesa lietas. Jā, es varbūt confusing. Sākumā pateicu, ka es dzīvoju Ogrēs, tā kā starp divām vietām esmu šobrīd. Ja vecāki dzīvo starp Ķegumu un Birzgalu. Ko? Tā kā vajadzēja dzīvokli, kur dzīvot, lai varētu labāk tikt uz skolu. Un tad tāpēc dzīvoklis ir Ogrē, bet vecāku māja ir starp Ķegumu un Birzgalu. Okay. Jā. Sapratu. Man sirds ir starp Ķegumu un Birzgalu, tā varētu teikt. Jā, tas saprotam. Jo man, piemēram, tas ir lielvārdu Ogre, un tas ir... Jā. Interesanti tas bija. Jā, tas bija interesanti. Labs jautājums. Un tad ir 2022. Gada pilsētas svētki pēc apraksta šķiet ļoti iespaidīgi. Vai tu biji vispār? Jā. 2022. Gada? Jā. Noteikti biju. Vai es atceros konkrētas lietas? Man viņi miksējas kopā, jo es katru gadu viņi ir ļoti forši. 22. gadā taču bija Sudden Lights un Carnival Youth, ne? Vai jūs neatceraties? Es zinu, ka man to vajadzētu atzināt. Jā, bija. Jā, tad tajā gadā bija tā sagadījies, ka mēs bijām, ne mēs, bet tā kā Ķeguma doma bija tieši sarunājuši tādus, ne lielākus māksliniekus, katru gadu ir pietiekami lieli mākslinieki, bet tā, ka divas tādas grupas, kas tagad jauniešiem ir topā, tas bija ļoti forši. Katru gadu cilvēki izbauda tos svētkus, vienkārši katru gadu ir kaut kas savādāks. Kāda būs šī gada? Jābrauc un jāskatās. Mazliet kaut ko. Mazliet vienkārši pastāst, kas tu plānojas. Es pati tik daudz nezinu, cik daudz es varu izpaust. Esmu dzirdējusi, ka, ja nemaldos, es zinu, ka uzstāsies Welcome, mans ansamblis. Jā. Okay. Pēc mums varētu būt Aija Andrējeva, bet man nav nejausmas, vai drīkšu šo informāciju izpaust. Jā, būs, protams, jauniešu kvartāls. Jauniešu kvartāls. Tas ir manas filiāls, tāda zona, kur notiek kaut kādas aktivitātes. Respektīvi, tā ir Ķeguma jauniešu diena. Jā. Praktiski katrai vietai, katrai pilsētai ir savs nosaukums jauniešu dienai. Ķeguma tas ir jauniešu kvartāls. Jauniešu kvartāls. Tā sauc to dienu? Jā. Jā. Tas ir zona, tā kā. Jā. Bet viņš arī ir fiziski tā kā kvartāls. Jā. Un cik liels kvartāls? Nepārāk liels. Mums tur ir, es neesmu bijusi uz baigi daudz sapulcēm, kas ir ļoti slikti no manas puses kā vadītāja. Bet, ja būs tāpat kā pagājušajā gadā, tad, es nezinu, 10x10 metru zona, varbūt mazāk. 5x5 līdz 10x10 kaut kā tā. Un ko jūs darīsiet? Tur būs kaut kādas spēles. Es zinu, pagājušajā gadā bija henna, šogad nebūs henna, šogad varētu būt tie, kā latviski viņus sauc, tie tetovējumi, kurus uzlīmē ar ūdeni. Es zinu, ka angliski ir temporary tattoos. Īslaicīgi tetovējumi, jā. Laikam, jā. Un tas jau šogad nebūs visu Ķegumā no jauniešu domas pasākumiem. Jo šī gada februārī jauniešu domas vairākums nobalsoja arī par to, ka šogad Ķegumā notiks arī jauniešu gada balva. Pareizi, jā. Jā, kāds tev bija sajūts, kad šo uzzināji? Es biju nedaudz uztraukusies. Es ceru, ka mēs varēsim kaut ko tādu saorganizēt. Es ceru, ka kultūras nams piekritīs vispār. Noteikti, ka piekritīs, bet jā, vajadzēs atrast vietu un būs daudz darba noteikti. Jā, tie, kas neatceras, pēc Covid pirmā gada balva notika Lielvārdē, pagājušajā gadā notika Ogrē, un šogad tā notiks Ķegumā, nākamgad Ikšķelē. Un tādā veidā arī rotēsim visām šīm 4 pilsētām. Tā kā jā. Tā kā olimpiskās spēles. Gadrīz vai. Jūs jau plānojat kaut ko? Nē, esmu par to dzirdējis. Pieņem, ka nē. Šobrīd prioritāri ir pilsētas svētki. Nē.
Jā, pilsētas svētki atgādina būs 25. maijā. Jā. Tā kā laipni lūgti visi, kas vēlas ierasties uz Ķeguma jauniešu dienu un labi pavadīt laiku. Jā, pat paraklamē. Jā, aicināt visi, kuri vēlas un var ierasties. Iesaku palikt līdz vakaram, tiem, kuriem patīk tusēt. Cik ilgi būs? Līdz cikiem? Parasti ir vismaz līdz 12. Ir tā kā, pa dienu ir parasti visādi kolektīvi uzstājas. Un arī tad tieši notiek arī tas jauniešu kvartāls, tas ir vairāk dienas pirmajā pusē. Tad parasti ir viss kaut kāda arī... Atkal es nezinu, kā to paskaidrot. Viss kaut kādas ēdiena opcijas, ēdināšanas un suvenīrus var dažādus sapirkt dažreiz kā kuru gadu. Tad uzstājas lielāki mākslinieki vakarpusē un tad parasti ir DJs. Vismaz līdz 12. Ok. Jā, tad ir parasti vislielākā burzma arī steigta kaut kādiem sākot no 8 vai no 7. Tad līdz pašam vakaram. Man tāds personīgs jautājums, kas parasti ierodas uz Ķeguma? To tu kaut vai? Visi. Visi latvieši. Visi latvieši. Nē, Ogres svētkos parasti sanāk vairāk redzēt pazīstamus jauniešus, bet Ķegumā, tie jaunieši, kur dzīvo Ķegumā, ļoti daudz ierodas. Ļoti daudz ir 30 gadnieki. Tāda vecuma kategorija. Labi. Viņi parasti arī tie lielākie mākslinieki, kas tiek aicināti, parasti tie pieaugušie vairāk viņus izbauda. Bet jā, ļoti daudz jauniešu no vis kaut kādām sociālajām un vecuma grupām. Nē. Tā kā jā. Jā, mums saruna iet uz beigām, tad... Labi, tad to arī, ja es iesāku, tad to arī nobeidz. Es nezinu, tā, jā, saruna iet uz beigām, un sarunai laikam ir jābeidzas. Ir bijuši, man šķiet, apmēram 35 minūtes vai 30. Un vispār diezgan īsa, bet interesanta saruna bijusi. Jā. Jā, pareklamāju kaut ko vēl. Kamēr es domāju, pareklamāju kaut ko vēl. Jā. Ja tu šo klausies un esi jaunietis Ķegumā, lūdzu nāc uz jauniešu domu. Mums noder jebkura ideja un jebkurš, kurš var palīdzēt. Gaidīsim visus Ķeguma pilsētas svētkos jauniešu kvartālā. 25. maijs. Aiziet. Tieši tā. Un ar mums bija kā viesis Tīna Kurpniece. Artūrs Kriskals. Es palīdzēju atceros, ok. Un Renārs Robežnieks. No jauniešu mājas šitās būdas. Rūķīšu mājas. Podcastu studija Jaunijauna. Podcastu studija Jaunijauna. Paldies, klausītāji, ka jūs klausījāties. Un tiksimies nākamajos sarunās. Un gaidām jūs 25. maijā Ķegumā. Noteikti. Labi. Paldies! Tā! Tā.